Nu, ko, Kristians Krīgers otro gadu pēc kārtas Sporta federācija padomes stipendiju. Esi nopelnījis, pastāsti, kāds bija tavs mērķis šogad pieteikties? Jā, pirmkārt es vēlos teikt lielu paldies Latvijas Sporta federācijas padomei par šo iespēju, kad šādi, kas kā mums kā sportistiem nav tas vieglākais mērķis studēt un tajā pašā laikā labi sportot, un ir patīkami, ka ir cilvēki, kas ir gatavi tev atbalstīt un dot šādu iespēju. Jā, mērķis, protams, ir tas pats finansiālais atbalsts, kas jau ir, protams, gan palīdz gan sportā, gan mācībās. Jā. Cik varbūt tavā gadījumā viegli savienot sportu ar mācībām? Zinām, ka tu esi augstas klases bērnīgs braucējs, startēji pasaules kausos, citos lielajos mačos, bet reiz arī studē. Jā, nu nav tas vieglākais uzdevums, bet ļoti patīk, kad skola. Liels paldies arī jāsaka Latvijas Sporta akadēmijai par to, kad pasniedzēji un kopumā visa sistēma nāk tev pretī, kad ir savu veidu, nevarētu teikt atlaides, bet var pagarināt termiņus un tas viss, un kopumā jau mēs esam sportisti cīnītāji, un mums ar to nākās kādu dienu saskarties, tāpēc mēs visi vienmēr paspēsim.